Tātad čau visiem vēlreiz šodienas tēma, ko mēs varam no griezēju instrumentiem tieši saistībā ar kokapstrādi likt virsū leņķes lītmašīnai. Sākot šo video klipu 5 minūtes drošībai, kā jau teicu pagājušajā reizē, fleksis ir instruments, kuram ir aizsargs, rokturis un atslēga. Pārējie visi atvainojos, bet nerunājam ar mani. Un jā, mēs, protams, ka varam uzlikt šādu zādripu virsū, kaut kādā veidā viņu piemuklīt un kaut kā tam līdzīgi izdarīties un censties sev iezāģēt kājā, kas būtu pats stulbākais, ko mēs varam šodien izdarīt. Stipri neiesaku vispārībā šādas kombinācijas ar zāģi veikt. Nesen arī uzzināt to, ka es cilvēks ļoti smagi savainojies līdzīgi zāģrupu. Es nesaprotu, kāpēc mēs šādu daram un vai tiešām nevaram padomāt ar galvu, pirms mēs vispārībā sākam darīt darbu. Saņēmu jautājumu par šādu tipu zāģrupu. Jā, varbūt ar šādu zāģripu varētu strādāt, man viņa ir diezgan palietota, bet kāpēc es šo zāģripu pārstāju lietot, bija tas, ka šī ķēde man sāka griezties apkārt šai zāģripai. Jā, un šī brīdī es nevaru saprast, vai es viņu dabūšu kādā brīdī vēderā vai acī. Šī ripa man vairs neiedveš uzticību. Es nezinu, kāds šeit varbūt gala rezultāts. Domājiet paši, man viņa atbaida. Bet jā, pieturamies pie šīs pašas trīszobenes ripas un ticiet man, ja strādājat ar šādu ripu, mēs viņu kvalitītu ienslēsim un tam līdzīgi. Šī ripa neizraus koku un es uzskatu to, ka ar šādu ripu mēs varam paveikt darbu. Ok, paldies jums!